Vasaras vidū masu mēdīju uzmanības centrā nokļuva starptautisko un vietējo kravas pārvadāšanas uzņēmumu rīkotā akcijā, kad viņi gribēja pievērst valdības uzmanību savu problēmu risināšanā. Kā situācija ir mainījusies patreiz? Ir gandrīz pagājis mēnesis, kopš mēs tikāmies ar Matīs kungu un satiksmes ministrijas pārstāvjiem. Spriedām par to, kā palīdzēt uzņēmumiem, grūtībās nonākušajiem. Mūsu priekšlikumi bija, kurus arī apstiprināja ministrijas pārstāvji, noņemt eksploatācijas nodokli pie tehniskas apskates, ko maksājam gan mašīnām, gan puspiekabēm, veikt izmaiņas valsts garantiju aģentūrai, iekļaut tur autopārvadātājus, lai autopārvadātāji varētu saņemt kredītu brīvdienas vismaz uz gadu, kamēr ir šīs sankcijas, kā arī noņemti uzņēmumu ienākumu nodokli, kas samazinātu autopārvadātāju izdevumus. Ir pagājis mēnesis, un valdība nesteidzās nākt pretī mums un nesteidzās mums palīdzēt. Kā situācija ir mainījusies jaunu tirgu meklēšanā? Valdība teica, ka meklēsim jaunus tirgus, mēģināsim iekarot Azerbaidžānas tirgus, bet mūsu biedri, braucot uz Azerbaidžānu, tranzītā caur Krieviju, ar tām precēm, kas ir aizliegts ieviest Krievijā, šīs preces Krievija arī nelaiž tranzītā. Tā kā mēs viņas nespējam nogādāt uz Azerbaidžānu. Šis tirgus mums ir autopārvadātājiem tāds slēgts. Laikam nevienam nav noslēpums ir tas, ka Krievijas federācija, kas ir viens no svarīgākajiem mūsu partneriem tieši transporta ziņā un loģistikas ziņā, strateģiskais, tā var teikt, partneris ir izdevis un ievedis sankcijas. Mēs arī brīdinājām par to, kad ir informācija, kad Krievija atbildēs uz eiro vinietu ieviešanu Latvijā, un viņi to arī dara. Ir publiska informācija par to, ka Krievijā būs maksas ceļi starptautiskajiem pārvadātājiem, un maksa būs 3,70 rubļi par tekošo kilometru, kur atkal mēs, kā autopārvadātāji, redzam, ka mēs atkal mazāk būsim konkurētspējīgi ar tiem pašiem blakus valstīm Lietuvu, Poliju vai Igauniju. Tāpēc ir jādara kaut kādas lietas, kas varētu atvieglot jau tagad, un vai kādā ilgākā vai mazākā laikā atvieglot finansiālo situāciju mūsu pārvadātājiem. Nākošnedēļ mēģināsim sazināties ar satiksmes ministriju, uzprasīt konkrētus datumus. Ja līdz šiem datumiem nekas netiks darīts, tad mēs atkal brauksim ārā uz ielām un mēģināsim pievērst arī sabiedrības uzmanību. Kad valdība nodarbojas šodien ar populismu pirmsvēlēšanu, bet darba devēju un darba ņēmēju labā netiek darīts nekas.